Sveiki un laipni lūgti video, kurā es dalīšos ar saviem padomiem veiksmīgam e-iepirkumam. Protams, šie padomi var būt tikai vispārīgi. Uzvarētāja piedāvājums katrā iepirkumā, protams, būs atkarīgs no konkrētā iepirkuma prasībām. Tomēr es varu ieteikt sekot līdzi potenciāli interesantiem projektiem DREAM sistēmā, pirms tie tiek pārcelti uz Prozoro. ICT Ukraina Rebuild portāls jums palīdzēs to izdarīt. Tas jums dod laiku apsvērt, vai un kā jūs reaģēsiet, kad projekts tiks apstiprināts. Tas arī sniedz vairāk laika un iespēju atrast partnerus, ja uzskatāt, ka konsorcija piedāvājums būtu labākais risinājums. Labi, aplūkosim manus 10 galvenos padomus panākumiem. Tā jau minēju, tie ir vispārīgi padomi un konkrētā iepirkuma prasības var prasīt īpašu pieeju. Tātad šeit ir mani 10 padomi, kā uzvarēt iepirkumā. Pirmais ir tas, ka jums rūpīgi jāsagatavojas jau iepriekš. Šeit būtisku priekšrocību sniedz iepriekšējais paziņojums, ko saņemat no ICT Ukrainas portāla. Tālāk es ieteiktu sākt ar virkni mazāku iepirkumu. Iegūstiet pieredzi un izveidojiet pabeigto iepirkumu vēsturi. Tas paaugstinās jūsu profilu. Rūpīgi izpētiet iepirkuma dokumentāciju. Tas sniegs jums ieskatu, kas nepieciešams, lai sagatavotu uzvarētspējīgu piedāvājumu. Atbildes bieži vien ir paslēptas jautājumos. Pārliecinieties, ka piedāvājums detalizēti atbilst visiem noteikumiem un prasībām. Tas attiecas uz cenu, kvalitāti, termiņiem un jebko citu, kas tiek prasīts. Jums jāatbild uz visām prasībām. Ja nevarat izpildīt visas prasības, atrodiet partneri, kurš to var. Konsorcija piedāvājumi ir pilnīgi pieņemami. Ja nezināt, pie kā vērsties, sazinieties ar ICT Ukrainu, kas jums palīdzēs. Viņu kontaktinformācija ir norādīta zemāk aprakstā. Jo ātrāk sāksiet meklēt partnerus, jo labāk. Iespējams, jūs jau zināt, ka jums būs nepieciešami partneri, īpaši vietējie uzņēmumi, lai kopā ar jums iesniegtu piedāvājumus. Šādā gadījumā sāciet meklēt jau tagad. Neaizkavējieties gaidot konkrēta projekta publicēšanu. Izsolē jums ir 3 iespējas iesniegt zemāku cenu piedāvājumu. Sagatavojiet šīs iespējas, tiklīdz būsiet aprēķinājuši savas izmaksas. Ne visi līgumi tiek piešķirti tikai pēc cenas. Konkursa dokumentos būs norādīti kritēriji, pēc kuriem tiks pieņemts lēmums par līgumu piešķiršanu. Cena nevienmēr ir vienīgais apsvērums, taču tā būs būtisks elements. Visiem dokumentiem jābūt parakstītiem digitāli. Ja neesat pārliecināts, kā to izdarīt, atskaņošanas sarakstā Rebuild Ukraina, Tradevit Ukraina ir video par Ukrainas tirzniecības digitalizāciju. Šis video aptvers visu, kas jums jāzina par digitālajiem parakstiem Ukrainā. Ir ļoti svarīgi izvairīties no kļūdām savā piedāvājuma atbildē. Bieži noraidījuma iemesls ir kļūda dokumentācijā. Ja jums izdodas uzvarēt konkursā, noteikti stingri ievērojiet tā noteikumus un nosacījumus. To neievērošana var novest pie naudas sodiem un kaitēt jūsu profesionālajai reputācijai. Visbeidzot, mans 10. padoms. Ja neuzvarat konkursā, nezaudējiet cerību. Pārbaudiet, kas uzvarēja un kādi ir viņu līguma nosacījumi. Ja uzskatāt, ka uzvara piešķirta netaisnīgi, jums ir tiesības iesniegt apelāciju. Ja uzvara bija pamatota, varat salīdzināt uzvarētāja nosacījumus ar tiem, ko piedāvājāt jūs. Tas palīdzēs jums analizēt, kas jāuzlabo, lai nākotnē uzvarētu līdzīgos konkursos. Tas var pat nozīmēt sazināties ar uzvarējušo uzņēmumu, lai apspriestu iespējas nākotnē sadarboties. Tātad tie bija mani 10 padomi, kā sagatavot uzvarētspējīgu piedāvājumu. No tiem es teiktu, ka vissvarīgākie ir tie, kas saistīti ar rūpīgu sagatavošanos iepriekš un pārliecināšanos, ka jūsu piedāvājums atbilst visām iepirkuma prasībām. Ceru, ka jums tas šķita interesanti un noderīgi. Ja tā ir, Oleksijs man teica, ka ļoti palīdzētu, ja jūs nospiestu patīk pogu un abonētu šo kanālu, lai sekotu jaunumiem. Lūdzu, dalieties ar šo video un atskaņošanas sarakstu ar saviem biznesa kontaktiem.
Un pats galvenais, atcerieties, ka mēs esam šeit, lai palīdzētu. Mani kontakta informāciju varat atrast šajā slaidā un aprakstā zemāk. Mani sauc Marina Busanas Virska. Ar nepacietību gaidu jūsu ziņu un novēlu jums vislielākos panākumus. Bet pirms noslēdzam šo video, Oleksijam ir daži vārdi jums. Marina, liels paldies par tavām 3 prezentācijām, kuras visas bija pilnas ar praktiskiem padomiem un atziņām. Esmu pārliecināts, ka skatītājiem tagad ir skaidrs, kas viņiem jādara, lai sagatavotos, sekotu projektam un visbeidzot iesniegt piedāvājumu. Mēs patiešām novērtējam laiku, pūles un profesionalitāti, ko ieguldījāt šo materiālu sagatavošanā. Kā teica Marina, ja jums ir nepieciešama jebkāda palīdzība, lai piedalītos šajos publiskā sektora projektos, lūdzu, sazinieties ar Marinu vai ar mani. Mēs ar prieku jums palīdzēsim. Kā parasti vēlos teikt, ja šī informācija jums šķita noderīga, lūdzu, nospiediet patīk pogu un abonējiet mūsu kanālu, lai vienmēr būtu informēti. Tāpat neaizmirstiet dalīties ar šo video un atskaņošanas sarakstu ar saviem kolēģiem un biznesa kontaktiem. Mēs to ļoti novērtētu. Mans vārds ir Oleksijs Koženovs. Marina un es ar nepacietību gaidām jūsu ziņu. Kopā mēs varam veidot labāku nākotni.